Jaunā gada diena Panamā! 1. janvāris. Labrīt visiem. Labrīt! Labrīt, tauta! Vakardien bijām ballītē ar vietējiem. Varbūt te ieliksim kādu bildi. Jā. Un salūts bija skaidrs ļoti ilgs, jā, stunda. Man liekas, pat vēl ilgāk viņu pēc 2 stundas, jā. Kādā ziņā vienos viņi joprojām šāva raķetes. Un neko forši padījojām, bija ļoti jauki. Un šodien šeit ir tāds klusums. Tā kā visa sala liekas, pusi no viņiem vēl guļ. Labrīt! Noslēdzošā diena Boca del Toro. Laižam sērforu. Jā, mums tikai priekšā šodien 10 stundas brauciens. Un rītdien vēl 4 stundas. Jā. 2 dienu ceļošana, lai tiktu tikai sērfot uz manu un, man liekas, arī Dārts mīļāko pludmali, kur bija perfekti priekš iesācējiem. Some sacrifices for great stuff. Jā, tas būs to vērts. Es tā domāju, noteikti. Sapur nost. Bye. Dodamies apakaļ uz mūsu mīļoto valsti. Prom no šitā parasti. Jau jaunu. Always acting strange when I'm around you, going round you. Let's go to the beach. Let's go and get away. Let's go to the beach. Let's go to the surf. Let's go to the surf. Atā Panamā. Ciao, Panamā. Atā. Mēs ejam uz Kostariku atpakaļ. Jā! Garšīgās kafijas valsts un labās sēras pilsētas. Tieši tā. Braucam sērfot. I just wanna drown. I know I can be happy in liquid form, but neither can you. So watch me do. I know I can be. Iesim meklēt, kur tad ir Otomārs. Kur viņš sērfo? Šo video varētu saukt atrast Oti okeānā. Man bija acu skatiens ar kādu vīrieti. Tas izrādījās, ka tas nav Otomārs. Kas zina, varbūt viņš pēkšņi iemācījies tā sērfot, kā viņš ir lielajos viļņos. Es atradu Oti, viņš tikko nobrauc perfektu vilni. Un mūsu video mēs varam noslēgt. Viņš ir ieradies! Kas par progresu! Nice, tik labi. Trenējamies. Tik ļoti labi trauc. Es jau tur biju tik dziļi, ka man jau viens vielas galvai virsū lūza. Nācās nirts un ūdens. Tā jau izdzīvoja visu. Jā, bet viņam tāds progresiņš, wow. Otrā reizīte. Nu, reāli nedēļa. Otrā nedēļa sērfojot. Jāsaka, es tev labprāt sūtītu uz lielajiem viļņiem. Nu, man vajag tevi. Tev vajag instruktoru. $70. Nē, tik daudz nemaksās. Atradām Oti. Tā, mēs dodamies apakaļ uz mūsu surfkampu un virs mums ir mērkaķis. Jā, viens ir tur. Viens ir tas te. Wow, tur 2, jā. Labs. Un tagad mums sāk gāzt lietus. Es dabūju puķīti. Otomārs nes mums lietu sargu. Ja jūs zinātu, kā šis ceļojums beigsies šeit, mēs jau tuvamies mājām. Mīļais, iesim dušā, divatā? Ko? La. Šeit mēs dzīvojam.
Otomārs noteikti vēl nav uztaisījis stūri. El Chantas Surf House. Tur esam mēs augšā. Čau! Otrā diena. Kostrigā. 31. Otomārs saka 31. Jā. Neko. Noskanēsim. Ir sestdiena. Un īstenībā jau trūkst vārdu. Šodien ļoti īpaši skaisti viņi bija okeānā, lai sērkotu. Neliels piekusums. Bet citādāk liela laime, jo ceļojums arī tuvojās noslēgumam, bet par to vēlāk. Pagaidām. Otomārs dosies sērkot. Saulrietiņā. Jā, viņš bija slims otro dienu šodien. Vienu dienu izlaida. Ja godīgi, viņš noteikti bija noguris. Viņš slēpoja sērkoja pirmajā dienā. Ļoti bija daudz stundas. Un kaut kā tā. And here we go! Saulriet sesija. Sērkot var iemācīties ar kurš. Arī tie, kas nemāk. Ļoti skaists saulrietis. Bomba. Sērkot saulrietā ir foršāk. Sērkot, kad līst ir ritīgi forši. Un visiem iesaka pamēģināt. Mēs pavadam. Saulīt norētējusi. Šovakar iedzeram īni. Baudam saulriet jau kuro vakar. Viss viesnīca aizaugs kaut kādu VIP ballīt, tikai 200 cilvēkiem ir ieeja un $20 jāmaksā. Un mēs Otomāru noteikti labāk dzīvi tāpat. Pietiek tērēt naudu šajā ceļā. Nav ko dzirstīties, tik traki. Bet skaisti.